Nu ko, tagad esmu atpakaļ no treniņa, atpakaļ ofisā. Ir 6:30, laiks būs doties uz mājām, bet pirms tam es noteikti gribēju pastāstīt vienu nelielu stāstu. Un stāsts būs par to, kādēļ es atgriezos no Dubajas. Es aizbraucu uz turieni, es ieguvu mežonīgi labu pieredzi un esmu super pateicīgs par to, ka dzīve man piespēlēja tādu iespēju. Bet tas iemesls patiesībā bija tāds, ka man atnāca darba piedāvājums Dubajā būt par pārdošanas daļas vadītāju vienā no diezgan lieliem uzņēmumiem, kas palīdz sakārtot vīzas un biznesa licences Dubajā. Es iesprūdu korporatīvajā dzīvē un man gribējās ģimeni, man gribējās atpakaļ pie saviem radiem, man gribējās atpakaļ pie saviem draugiem, un tad viss beigās salikās tā, ka es nolēmu atgriezties. Un šis ir bijis viens no labākajiem lēmumiem, ko es savā dzīvē biju izdarījis. Aizbraucis uz Dubaju un tagad otrs labākais lēmums atgriezties atpakaļ. Ritvars man uzaicināja būt par uzņēmumu vadītāju šajā kompānijā Aver Real Estate, un es viņam arī esmu super pateicīgs. Man liekas, ka mums ir mežonīgi daudz kalnu, ko vēl sasniegt, kam vēl iet pāri, un man ir super liela pārliecība, ka mēs to visu sasniegsim. Tā kā noteikti sekojiet līdz maniem sociāliem tīkliem, es metīšu iekšā daudz visādi informāciju. Interesanti informācija, nevis visādi, bet interesanti informācija. Jebkurā gadījumā, paldies vēlreiz, ka skatījies, un līdz nākamajai reizei.